Ir kaut kāds moments, kurā tu saprati, ka šitas ir tas, kur man vajag rakt dziļāk? Man principā, ja tā pavisam godīgi, tad man vispār tas ceļš uz to izpratni par to, kas ir vīrietis un kā viņš darbojās, man vairāk sāka interesēt tāda ezotēriskā pieeja tam visam. Es tur sāku meklēt pa visādiem vēsturiskiem momentiem, vēl kaut ko. Kaut kādā brīdī es atdūros tur pret tādām sentēvu tradīcijām vai kazaku tradīcijām, kur arī tur nodarbojas it kā ar smalkākām lietām, bet paralēli tam, lai tās smalkākās darbotos, tev ir vajadzīgs ļoti spēcīgs tas vīrišķais pamats. Tad tur ir daudz visādu fizisko prakšu, kā izrādās. Tur zobeni un viss kaut kas cīņas, tur mākslas un fiziskā ķermeņa uzturēšana, uzmanības koncentrācija un viss šitādas lietas, kā liekas, tā kā pašsaprotams, bet tai pašā laikā tu saproti, ka mūsdienu vīrietis, vidusmēra vidējais vīrietis, viņš ir ļoti tālu no tā, kas ir jābūt pašsaprotam jau, tā kā tevī jau ir jābūt šīm te kvalitātēm. Un tad, protams, sākās kaut kāds tur ceļš, kad es trenējos, tur kaut ko daru, praktizēju, un jo dziļāk iet, jo tu vairāk saproti, ka tā fiziskā darbība, viņa tev mentāli formē savādāk. Tu sāc palikt savādāks vīrietis, savādāks kā sāc skatīties uz lietām, kaut vai tik banāli, ja tu pats sāc sevi disciplinēt kaut kādā mērā, tad tu arī gribi sakārtot pasauli un vidi apkārt ap sevi atbilstoši tā, kā tu domā, kā tu uztver lietas un tā tālāk. Un te parādās tas moments, kāpēc šodien daudz vīriešu par daudz ko var runāt, tur papļāpāt virtuvē pie kafijas tases vai pie tējas, bet tik līdz aizējam līdz tam, ka vajadzētu kaut ko mainīt un darīt, mēs tā kā, varbūt šodien nedavai rītā, varbūt pēc gada, ko tad es viens pats, es jau te neko nevaru iesākt un tā tālāk. Un tad aiziet tas moments, kad vīrietis pēc tās idejas, kā es redzu, kam vispār vīrietim jābūt. Vīrietis ir strukturētājs, mainītājs, pārveidotājs, uzlabotājs un tā. Tas ir tas, ko vīrietis dara pa dzīvi. Ja viņš to nedara, tad visticamāk viņš jūtās slikti pats. Pat ja viņš to neatzīst, ka viņš jūtās slikti, viņš noteikti jūtās slikti tāpat jebkurā gadījumā. Lūk. Un tāpēc ir tas moments, aizvest sevi to vīrišķību līdz tam stāvoklim, ka tu esi spējīgs kaut ko darīt, kustināt, pārveidot, mainīt savā dzīvē. Lai tu to izdarītu, tev pašam sevi ir jāsaved tādā kārtībā, lai tā varētu rīkoties. Lūk, tāpēc, man liekas, tas katra vīrieša tas ieguldījums savā dzīvē, savu tuvinieku, savu apkārtējo cilvēku dzīvē ir tas indikators par to, cik es pats sev godīgi varu atzīties, cik es eju to vīrišķo ceļu pa savu dzīvi. Mums katram ne tikai vīrietim, arī sievietē ir kaut kāds tēls, ko viņi piepilda savā dzīvē materializē. Sāks jau viss ar to, ka no ieņemšanas brīža mēs nodarbojamies jau ar sevis materializēšanu, vai ne? Un tā kā maziņš bērns, ko viņš dara, viņš būvē no savām tām, no mātes barības vielām, būvē savu fizisko ķermeni, tad iznāk ārā, un tad viņš jau no ārpasaules barības vielām būvē savu fizisko ķermeni, tad sevi materializē. Un materializē atbilstoši tam, kā tu teici, varbūt viņš ir iedomājies, varbūt pat nevis viņš ir iedomājies, bet ir jau ielikts kaut kāds tēls viņam, kādam viņam ir jāizskatās, kāda viņam ir jādzīvo, kā jāuzvedās, jo mūsu izskats atbilst tam, kā mēs dzīvojam, kā mēs uzvedamies, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies visādās lietās. Un tieši par šo ir tas tā ideja, kāpēc svarīgi ir no vienas puses tā disciplīna, tā kā sevi noturēt pie kaut kāda ceļa uz šo tēlu. Bet otrs svarīgais aspekts ir par to, kāds tas tēls mums ir, uz kuru mēs ejam. Un tad visbiežāk jau iztrūks nevis tik daudz tā disciplīna, kas arī ir problēma, bet tieši šī tēla skaidrība. Tā kā sapratne par to, uz ko mēs gribam. Ja mēs to disciplīnu varam nosaukt par tādu tonusu, jau uzturēt sevi darbības kārtībā, iet visu laiku uz turieni. Tad skaidrība tas ir tas, kad mēs saprotam, kas mums ir vajadzīgs pa dzīvi. Un te ir vajadzīgs tas moments, kad šodien, diemžēl, mēs esam ļoti tālu aizgājuši prom no kaut kādu zināšanu bāzes par to, kas ir cilvēks, kas ir vīrietis, kas ir sieviete. Un, tas, ko mēs zinām, varbūt tas ir modernais sabiedrības kaut kādas tendences par to, kā vajadzētu vīrietim izskatīt. Vīrietis tas ir uzvalks un šlipse un lakādas kurpes, vai vīrietis tas ir tur brutāls čalis, kas cilās tieņus zālē, vai vīrietis tur ir, galants kaut kāds tur apskraidītājs, aptekātājs sievietes, vai kas tad tas vīrietis īsti ir, kas ir tā viņa pamatfunkcija. Tās visas lietas, ko es tikko nosaucu, viņas var būt vīrietī, bet var arī nebūt vīrietī. Manā skatījumā tam vīrietim ir iekšā jābūt kaut kam
tādam, uz ko var savērt virsū gan to brutalitāti, gan to galantumu, gan to visu pārējo. Un tad tas ir jautājums, vai tev ir skaidrība, kas ir tas iekšējais, tas, krievis teikt, tāds ķeržiņi vai ass, ja, uz kuras tad visu var savērt virsū, ko tev vajag, ja. Tu vari būt gan ģimenes cilvēks kā vīrietis, vari būt tur, vientuļais vilks kā vīrietis, ja. Tu vari vēl kaut kādas lietas tur darīt kā vīrietis, bet kas tad ir tas, kas tu vari būt, kas tu esi, lai tu varētu pildīt tur dažādas funkcijas un lomas dzīvē. Un šajā tajā, uz tā as, uz kā tu visu to uzver, mums tagad mēs dzīvojam tādā surogātu laikmetā, kad tu ieej veikalā, tev ir tur krējuma izstrādājums, nevis krējums, tur sviesta izstrādājums, nevis sviests, ja? Un tagad mums ir arī tādi vīrieši izstrādājumi. Piemēram, tas, ko tu pieminēji, uzvalks, ja? Ir ļoti laba lieta un var savā ziņā definēt vīrieti, bet ja tas ir tikai vienīgais, tad tas ir tā kā uzvalks viņā ir vīrišķīgs. Piemēram, arī tev ir bārda, šobrīd jau bārda ir baigā modē. Un manā uzturē tas arī ir kā tāds surogāta izstrādājums, kas tā kā rada to virspusējo iespaidu, tēlu, ka izskatās, Un tad jautājums, vai ne šeit ir, kur mēs sākam atpazīt, vai zem šī te virspusējā surogāta tā tēla virspuses ir apakšā substance. Es noteikti varētu par sevi arī runāt, kad es esmu noteikti daudz nesāju virsū surogāts, vai ne? Tāpēc ir svarīgi saprast, kas ir substance apakšā zem tā. Jā, priekš manis tas, kas nodefinē to, cik tu esi vīrišķīgs, ir tās 3 lietiņas, pa ko mēs jau tad 2 pieminējam, tad tas ir tonus, un tā ir skaidrība, un 3. ir mērķtiecība pa dzīvi. Tad, principā, ja mēs to visu apvienotu vienam, tas ir tāds kā vektors, virziena rādītājs dzīvē. Ja tu kā vīrietis vari būt tas, kas rāda virzienu, ir jāsaprot, ka virziena rādītājs viņš nelokāms ir. Viņš vienmēr iet uz turiem. Vienalga, vai tur kāds ir ar viņu kopā, vai kāds viņu atbalsta, neatbalsta, viņš iet tajā virzienā, kur viņam ir jāiet. Un tad, ja man prasītu, kas nodefinē tādu vīrišķo tēlu, tad tas ir spēja noturēt savu virzienu. Ikdienā, jebkurā dzīves situācijā un vienmēr, lai tu to izdarītu, tev ir jābūt tonusā visu laiku, fiziski spējīgam tur kaut ko darīt, mentāli spējīgam tonusā, jābūt arī emocionāli spējīgam to darīt un piepildīt. Ja? Tev ir jābūt skaidrībai, kāpēc tu to dari, jo tev nebūs skaidrības, tu agri vai vēl sabruks un nesapratīs, priekš kam tu vispār kaut ko tur dari. Ja? Un 3. ir mērķtiecība, tas ir tas dzinulis, kas tev visu laiku pastāvīgi dzen virzu uz to, kas tev ir jāpaveic. Šodien, diemžēl, lielākā daļa, cik man ir nācies gan vīriešu apļos, gan arī konsultācijās individuāli runāt ar vīriešiem, lielākai daļai ir problēmas gandrīz ar visiem 3 šiem aspektiem. Ja? Bet vislielākā problēma šodien ir ar skaidrību vīriešiem. Viņi nesaprot, ko un priekš kam viņiem vajag darīt dzīvē. Tad tonus, tas ir noturēt sevi kaut kādā tādā formā, vingrumā. Jā. To tas tā kā vēl ir. Ja? Tur droši vien arī ir vienai daļai ir. Jo saprot, ir kā tā, kad cilvēks, viņš ir fiziski varbūt fit, ja? Tā kā tonus viņā ir, viņš tur paskrien, tur krosiņu, tur papeldās, vēl kaut ko dara. Ja? Bet viņa dzīve parāda to, ka viņš nav tonusā dzīvot savu dzīvi. Tātad viņam šī mirklī, piemēram, par to liecina vienkārši viņa komunikācijas spējas ar citiem vīriešiem, ar savu sievieti, ja, vai ar citām sievietēm. Ja, paskaties, kā vīrietis komunicē, kādā viņš ir, teiksim, tajā iekšējā savā stāvoklī, tu saproti, ka viņam nav tonus, viņš nespēja noturēt savus robežas, viņš nespēja izdarīt kaut ko, kas viņam pašam ir vajadzīgs, viņš vienmēr pakļaujās, teiksim, kāds izdara mazu spiedienu, vīrietis piekrīt uzreiz tai lietiņai. Ja? Tad tas jau ir tas moments, kas liecina par to, ka tu neesi tonusā. Ja? Un otra lieta, ja, jo tonusā fiziski tas ir ok, tas ir vajadzīgs, jo bez tā tu nevarēsi arī būt tonusā. Tas ir bāze vispār. Tas ir bāze, jā. Jo, ja tev nav tas fiziskā tonusa, tad dabūt mentālo tonusu un emocionālo tonusu, man liekas, tu nereāli, man liekas, ka vispār nav reāli to izdarīt, jā. Tāpēc, fiziskais ķermenis, hormonālai procesi, vispārējais, tas nodrošina mums to visu pārējo tonusiņu. Lūk. Un atkal,
tas otrais moments, ko es minēju, ja, ka trūkst tās skaidrības, ar to, pat ja tu esi tajā, tajā bāzes tonusiņu kaut kādu esi dabūjis, tu tur zini, tev tur biznesiņš tas, tev tur jāizcīnās kaut kāda ar elkoņiem, ar ceļgaliem pa galvām, pa kakli, ja, vienalga kaut kā tu māki tur izlausties, ja, savā dzīvē. Bet priekš kam tu to dari? Kāpēc tev tas ir vajadzīgi? Kāpēc tieši šobrīd tev ar to ir jānodarbojas? Varbūt tev reāli kaut kas cits, varbūt tev šodien ģimene bija jātaisa, nevis biznesa jātaisa. Varbūt otrādi, ka tu taisi tagad ģimene, tev vispār nav nekāda nodrošinājuma mājās. Tu nevari parūpēties par to ģimeni. Vīriešiem nav šīs skaidrības, kas un kāpēc un kā to visu vajag salikt kopā. Un tas jau ir, manā skatījumā, ka 90% sabiedrībā, ko es esmu runājis ar vīriešiem, ļoti reti, kuram es varbūt varu, šobrīd no zināmajiem, varbūt uz 2 roku, es pat 1 rokas pirkstiem saskaitīt, kur es esmu pārliecinājies, ka reāli cilvēks točina zina, ko viņš dara pa dzīvi. Un arī tas ir tā līdz līmenim, ja? Viņš zina, bet tad var aiziet tālāk bišķi dziļākās tēmās, un te pēkšņi viņš saprot, ka ka es ne to daru kaut ko. Un te parādās, ka nav līdz galam skaidrība, ja, pa dzīvi. Un tas ir tie momenti, kas mums ļauj noturēties uz tās. Un tad tā mērķtiecība, viņa savā ziņā, es saprotu, ka visas tur bišķi pārklājās, bet mērķtiecība un skaidrība ir tuvāk viens ar otru savā ziņā. Redzi, viņi viens bez otra nevar iztikt, jo tev nebūs mērķtiecības, ja tev nebūs ne skaidrības, ne tonus. Ja tev pietrūks tonus, tu nevari tiekties uz mērķi. Tev mērķis būs, bet tur viņš kladītē ierakstīts mērķis līdz 50 gadiem, sasniegt kaut kādu karjeras izaugsmu tur, ja. Un tā kladīte stāv, un tu te stāv, un jūs sēžat un gaidat, kad būs sasniegts kaut kas. Okay. Ja, nekas nesasniedzās, ja tu nedari. Ja. Tā mērķtiecība, viņš ir tāds, kā lai saka, tas drive stāvoklis, jo tonus nevienmēr ir drive. Tonus ir arī tas, ka tu vari spēj malā pastāvēt un izturēt spiedienu, neko nedarot. Ja. Ja, tā kā tas liecina par to, ka tu esi tonusā. Drives ir tas, kas tev visu laiku ļauj tādā kustībā, aktivitātē atrasties. Un tā mērķtiecība ir tas, ka tu esi pastāvīgā darbībā. Tiecība uz kaut ko. Jā, tu visu laiku esi gatavs uz kaut ko tiekties. Un tas ir tāds iekšējs mentāls stāvoklis, ka tu visu laiku gribi tiekties uz kaut ko. Tāpēc, ka mēs visi esam kaut kā dzīvē piedzīvojuši stāvokli, ka visi piegriezies, neko negribam. Tas ir pretstats mērķtiecībai. Ja? Tu sēž uz divāna, ēdu, popkornu vai kaut ko tur saldējumu arī, vai ābolus grauž, ko. Un man neko negribās, man pofigu vai aliņu dzērt. Pilnīgi pofigu uz visu. To sieva kaut ko prasa darbā, kolēģi kaut ko, lai viņi visi iet ieskrieties. Tas nozīmē, ka pazudus ir tā mērķtiecība, pazudus tas drives. Kas tas ir? Tas visticamākais ir atkal, kad nav sakārtot tā skaidrība, priekš kam man vispār kaut ko darīt, un vai vispār man to vajag darīt, ko man viņi prasa. Ja? Un te parādās tas moments, kad visas šīs 3 lietiņas, viņas savstarpēji sasaistās, bet viņas ir pie katras no viņām jāstrādā atsevišķi. Kādreiz kaut kas mānīgi var sajusties, ka man jau it kā tas ir vai ne, bet tas nav. Bet īstenībā ir otrādāk. Jautājums ir, kas ir tas, kas palīdz identificēt, un otrs, ar ko varbūt ir labāk sākt, kas drošāk aizvedīs pie tām pārējām lietām. Es ieteiktu visiem, kā minimum, sākt ar tonusu uzturēšanu, tad fizisko aktivitāti. Tas ir arī vieglāk bišķiņ, nesāk? Tas ir saprotamāk, ja? Jo cilvēks saprot, ja es tur esmu fiziski aktīvs, tad es kaut kādā mērā vismaz esmu aktīvs pa dzīvi, ja? Cik es tur saprotu, ko darīt, tas ir nākamais jautājums. Ja? Tad, kad es esmu fiziski aktīvs, es jūtos labi, tad es varu arī sākt domāt, jo, kad cilvēks jūtās pats slikti un viņš nav tajā aktīvā tādā fāzē, nejūtās tā, ka viņš var kaut ko ar sevi iesākt, ja? Tad viņam arī prāts nedarbojas, ja? Jo tāda interesanta lieta, mūsu smadzeņu darbība ir ļoti atkarīga, cieši saistīta ar muskuļu darbību mūsu ķermenī. Ja mums muskuļi ir tonusā, nevis tādā pārmērīgā tonusā, nevis spriedzē, bet ir spējīgi atrasties tonusā un atslābināties, tad mums arī domāšana. Cik labi mēs pārvaldam savu fizisko ķermeni, tik labi mēs pārvaldīsim savus prātu mehānismus. Ja, tāpēc tur ir daudz smadzeņu pusložu sinhronizēšanas, vingrojumu vispārējais, kurus tur veic ar roku kustībām, kāju kustībām, pirkstu kustībām. Ja, tad tu kustini muskuļus, un tajā veidā tev formējās tās saiknes starp divām smadzeņu puslodēm. Ja? Tad pavisam vienkārši, ja mēs fiziski uzturēsim formā, mums parādās jau potenciāls uz kaut kādu virzienu, teiksim, uz to savu vīrišķību. Šis aspekts īstenībā ir tā ziņā liekas, ka it kā no vienas puses saprotam, bet no otras puses
kaut kādu iemeslu dēļ tomēr ir atstāts novārtā, respektīvi tā izpratne, tā spēja savienot šīs netveramās lietas kā skaidrība, mērķtiecība ar to, cik fiziskajam ir nozīme. Un pie kā mēs nedomājam par muskuļiem, bet tieši par šo te sinhrono enerģijas plūsmu visā ķermenī, kas ir priekšnosacījums, lai vispār kaut kas tāds varētu veidoties. Un man liekas, tas ir tas, kā, nevis man liekas, bet tas ir tas, caur ko mēs domājam to mūsu gaidāmo braucienu organizēt. Ja, caur šiem te savienot to visu kopā. Šo fizisko harmonizēt, izbalansēt gan smadzeņu puslodes, gan visu ķermeņu ekstremitātes un sirdi, visu kopā. Jā. Protams, jo visam ir jānotiek paralēli. Tiksim tā, ja man pasaka, ar ko sākt, sāc ar fizisko ķermeni. Ja man pasaka, ko tālāk darīt, tālāk tev viss ir jāvelk līdzi. Ja? Piemēram, tu sāc ar fizisko ķermeni, fiziskām aktivitātēm. Ja tu paliksi tikai pie fiziskām aktivitātēm, tu paliksi dumšs kačuks, beigās. Atvaino, ka kādu aizvainoju, bet tā ir. Ja tu neko citu savā dzīvē nedari, tikai cilā dzelžus no rīta līdz vakaram, tu arī neattīsties ne mentāli, ne sociāli attīsties, ne emocionāli attīsties. Bet zini kā, es arī redzu, ka kaut kādā ziņā, teiksim, tāds kačuks, ņemsim kā stereotipisku kačuku, kas iet uz svaru zāli, tur regulāri, varbūt tur katru dienu, ka viņš savā ziņā sublimē visu to, ko vajadzētu dzīvē likt. Viņš visu saliek tajā zālē. Viņam visas šīs trīs lietas ir, bet tajā vienā vietā, tikai tajā svaru zālē. Jā, viņam ir mērķtiecība, tonus un skaidrība, ka tagad ir jāceļ 20 kg. Kas jādara, cik daudz tas jādara, kas jēd priekš tā visa, vai ne? Tas ir tāds viens basic līmenis, varbūt, ja viņu tas apmierina, viss ir kārtībā, bet es pieļauju domu, ka lielāko daļu vīriešu tomēr neapmierina savas uzmanības un resursu fokusēšanu uz savu fizisko ķermeni tikai. Tā kā mums kaut kas vēl dzīvē ir jāpadara, nevis tikai jābaro savs ķermenis un jāaudzē viņš lielāks, vai ne? Bet tas kaut kā transferējās, teiksim tā, ja pieņem, ka svaru zālē ir visas šīs trīs lietas, tikai tajā šaurajā mazā nišā, ka tās lietas pēc būtības strādā tāpat uz visu pārējo, tas kaut kā pārnesās? Te ir vairāk apzinātības līmeņi jāņem palīgā, tā kā agrākos laikos bija kastu līmeņi, vai varnas, vai kārtas viņi sauc, tur bija zemnieks, kā tirgotājs, karējus valdnieks, Priekš tā, kurš ir, nosacīt, teiksim, tas zemnieka līmenis, kuram svarīgi pabarot to savu fizisko ķermeni, lai viņš guļ kā ēd un visu pārējo, viņam ir ok, viņš var funkcionēt šī līmenī. Ja tu gribi vairāk nekā gulēt kā tu neēst savā dzīvē, tad ir nepieciešams tomēr kaut kāds izaugsmes process. Izaugsmes procesam vienmēr ir vajadzīgs kaut kāds papildus zināšanas, jo zināšanas vieš jaunas skaidrības mums dzīvē. Mēs ieraugam kaut ko, kaimiņam tur ir foršāka māja, es arī tādu gribu, jo pirms tam man netraucēja, kamēr es neredzēju, es neuzzināju, ka viņam ir foršāka māja vai mašīna. Es varēju dzīvot, man tur bija, savu žigulīts, tur dzīvoju, tur 3 istabu dzīvoklī, un viss bija kārtībā. Tad es uzzinu, ka kaimiņš nopircis tur, Volgu vai kaut ko. Oho, es arī gribu Volgu, un tu jaunas zināšanas ienāk. Ko man tagad jādara, lai es varētu cik man tagad jākačā savus muskulis, cik nauda jāpelna, lai es varētu pie Volgas tikt, vai kaut ko tam līdzīgi. Tas tagad mēs jau runājam, tātad, jo mēs tajā braucienā, pirmais mēs ņemam šo te fizisko, otrais ir celt savu apzinātību, paplašināt savu zināšanu klāstu, loku, vai ne? Un savu sapratni līdz ar to, kur es reāli šobrīd atrodos, jo šodien daudz vīrieši viņi neapzinās, kur viņi atrodas, un viņi neapzinās par to, ko viņi paši vēlās savā dzīvē. Un tā ir tā problēma. Ja šodien sievietes vēlās ļoti daudz un visu ko, un uzreiz un 2 reizes vairāk, lai tas būtu, tad vīrieši šodien pat neapzinās, ko viņi paši vēlās savā dzīvē. Un mēs esam līdz tādam līmenim, nerunāsim kāpēc, bet vīriešu audzināšana šobrīd ir nolaista līdz tādam līmenim, kad tur jau paaudzēs tie vīrieši ir nevīrišķīgi audzināti, un līdz ar to viņi vairs nesaprot, kas viņiem ir jādara un ko viņi vēlās darīt pa dzīvi. Viņi dara tāpēc, ka, mamma ielika skolā vai tētis tur, tur pēc tam visi tur, kur kaimiņieni ar mani grib draudzēties, aprecējos ar viņu, uztaisīju bērnus, tur. Ko es pats gribēju, kāpēc man kaut kas dzīvē bija vajadzīgs, vai uz ko es tiecos savā dzīvē, par to vairs vīrieši nedomā šodien.
Viņi izpilda nosīt tādu kā apkalpojošo personāla funkciju lielākā daļa vīriešu. Pat tie, kas tur ir kaut kādi multimiljonāri, viņi joprojām ir apkalpojošais personāls priekš tām sievietēm, kuras viņus izmanto. Politiķi vēl kaut kas, viņu sievas viņus tur dzen iekšā, lai viņi bīdītu lietas priekš tām, lai tām sievām būtu labi. Tagad tas viss ir sanāk otrādi apgriezts, jo vīrietim bija jābūt vektoram, ja sākumā es teicu, tas, kurš parāda virzienu, kur mēs iesim, kā mēs darīsim. Un te parādās nākamais moments, kāpēc sievietes to dara, tāpēc, ka viņas redz, ka vīrieši paši neko nedara, tad viņas vienkārši izmanto vīriešu kā resursu. Un tas ir pat kaut kādā mērā taisnīgi, tāpēc, ka ja vīrietis pats nesaprot, ko ar savu dzīvi iesākt, tad viņi izmantos kā resursu. Tas ir, tā kā ir ganāmpulks, ja kaut kāds, un ir vajadzīgs gans, kas tos visus dzen vienā vai otrā virzienā, ja. Ja vīrietim nedarbojas tā skaidrība pašam pa dzīvi, nav salikts pa plauktiņiem, ja, kas tad ir vajadzīgs, kas man ir svarīgi kā vīrietim un kāda mana funkcija šī sociumā ir, ja. Kamēr tas nav salikts, tikmēr vīrietis ir resurss, un tieši tik svarīgi ir saprast to, ko tu dari šeit pa dzīvi, ja, priekš kam tu šeit esi ieradies. Tev var būt daudz naudas, tev var būt, viss kaut kas tur, daudz sievietes, daudz naudas, daudz labumi, daudz, ceļojumi, viss kaut kas tev var būt pa dzīvi. Ja, bet ja tu neesi saprats, priekš kam tev tas viss ir vajadzīgs, tas viss ir bezjēdzīgi patiesībā. Tu pēc tam, kad, kā es saku, galvenais eksāmens ir nomirstot, ja, ar kādu sajūtu aizies no šīs pasaules, vai tu izdarīji to, kāpēc tu te ieradies. Vai neizdarīt. Bet tā apziņa, ja atnāk, tad bieži vien daudziem tikai tajās pēdējās minūtēs viņi atnāk. Un tas ir tas gala noslēdzošais eksāmenis, kur tu dabūti, ieskaitīts vai neieskaitīts. Konceptuāli mēs iezīmējam, ap ko grozās viss tas mūsu brauciens. Varbūt tagad nedaudz par to, uz kurien mēs gribam braukt, vai ne? Jā. Pirmkārt, tā ir silta vieta. Tāpēc, ne tā kā šeit šobrīd. Un īstenībā es tā esmu piefiksējis, kad ir bijis tāds garš, tumšs periods šeit Latvijā, tad pavasaris ir tas laiks, kad tā kā saule ir nākoša, un ka tad ir īstais laiks, lai tu tā kā bišķiņu vairāk pietuvotos tai šurp nākošai saulē. Tas ir viens, bet otrs, es jau esmu daudz vedis un vadījis braucienus uz dažādām valstīm, siltām. Cilvēks aizskrēja tonusā. Bet šoreiz nevis tikai tāpēc, ka man gribējās uz turieni, vai tāpēc, ka tur ir forši, vai kaut kā silti, vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs izvēlējāmies braukt uz Turciju, un konkrēti uz Turcijas dienvidiem, tuvu Sīrijas robežai, uz vietu, kurā ir Gobekli tepe. Un šī nav nejauši izvēlēta vieta. Galvenokārt tāpēc, ka šī ir pat jau pēc konvencionālās vēstures, ļoti var interesanti pasīties Netflixā, ir Ancient Apocalypse saucās dokumentālais seriāls, man liekas, 6 sērijas, kur Grahams Hancocks stāsta par Gobekli tepi kā totālu game changeru, vēstures tādā arheoloģiskajā izpratnē, tāpēc, ka līdz šim tika domāts, ka tur, teiksim, pirms 10 000 gadu ir bijuši, pārsvarā bijuši vācēji un mednieki un tā saucamā ļoti primitīva akmens laikmeta civilizācija, bet mēs pēc šī atraduma saprotam, ka pirms jau 12-11 000 gadu bija super advancēti cilvēki un kaut ko tādu izveidot. Un tā ir tāda rituāla un spēcīga enerģētiska vieta, uz kuru mēs tad vēlamies aizbraukt. Tas noteikti varētu būt tāds diezgan interesanti, bagātinošs brauciens un ieraudzīt to visu dzīvē, protams, parunāt, izrunāties ar pārējiem visiem, kas mēs kopā brauksim uz turieni. Lai saprastu, kas tas varēja būt bijis, kāpēc tādas pilsētas tika uzbūvēta vai, izveidot, jo tur īsti nebija būvēts, tur drīzāk izveidots. Izveidots, un kas interesanti, tur blakus tuvojas viens no ciemiem tiek uzskatīts par visilgāk esošo apmetnes dzīves vietu, kas no tā brīža, kad izveidot, joprojām tur dzīvo cilvēki. Es šobrīd, teiksim, arī esmu diezgan aizrāvies ar sakrālo ģeometriju, ar formām, ar enerģijas plūsmām, ar ūdeņu saistību un teiksim, to enerģijas uzņemšanu fiziskajā plāksnē no tā ezotēriskās puses.
Un tur var ļoti labi redzēt šīs te kupolveidīgās mājas, kas būvētas, un lielās katedrāles, kuras praktiski visas ir būvētas ar lielām antēnām no lieliem tornīšiem, kas savienojās ar ūdeni, kas ir tās tipiskā enerģijas akumulācijas vietas, un tas viss vienu vietu. Vienā mazā reģionā, ko apskatīt, doties pārgājienos, kāpt kalnos un tam līdzīgi. Manuprāt, tas ir vienkārši, acīm redzot, tur vēl ir saglabājušās kaut kādas zināšanas, kuras dara arī pasmelties mums, es domāju. Tur diezgan, teiksim, tāds ļoti liels civilizācijas, tāds ļoti advancētas civilizācijas centrs ir bijis tieši tajā reģionā. Un ņemot vērā, ka tā vieta atrodas patālu no Turcijas centra, no Stambulas, tad tur ir arī salīdzinoši neliels tas turistu daudzums, kas mums ļaus. Godīgi sakot, es pat teiktu, ka meklējot vietu, kur mums palikt, kur mums dzīvot, tur nebija lielas opcijas. Daudz. Tātad tas vien jau rāda, ka tur ir tā, teiksim, daudz stāvu viesnīcas, un tā, bet tādas vietas, kur palikt, bija maz. Kas man liek domāt par to, ka mēs arī būsim tādā diezgan izredzēto statusā. Salīdzinoši tādā izolētā vidē, kas mums ļauj šo te game changing arī priekš sevis, priekš šīm te vīrišķības veidošanas. Jā, tas, man liekas, ir noteikti tāds ļoti, ļoti labs pienesums papildus tām tēmām, par ko mēs varbūt arī runāsim tur uz vietas, ka būsim, ne tikai praktizēsim kaut kādas fiziskās aktivitātes un tā, bet arī būs tāda, man liekas, nemazāk svarīgi ir arī parunāt par šīm te lietām un izskaidrot kaut kādas tēmas, ko mēs jau šodien sarunā bišķi pieskārāmies, Lūk, un man liekas, tieši tā vide un vieta, viņa varētu būt, tāda iedvesmojoša uz to virzienu. Absolūti. Man liekas, ka ir svarīgi, ka, teiksim, arī, kas pēc būtības viens ir, lai pievērst uzmanību sev un sevi tonusam, mērķtiecībai, skaidrībai, ir svarīgi būt tā kā bišķiņ prom no visu. Otrs ir, kas mums arī būs būtiski arī šie te vīriešu apļi, lai sarunas un tā teikt apziņas un zināšanu loka paplašināšana, jo ir bez traucēkļiem, bez kaut kādiem papildus šķēršļiem. Bez sociumu, bez sievietēm, bez bērniem, bez biznesa, bez visa pārējā. Jo es teiktu, ka viens no vērtīgākajiem, kas vispār ikvienam cilvēkam, sevišķi jau vīrietim, varētu būt kā galvenā valūta, ir uzmanība, fokus. Un tāpēc ir svarīgi, ka tu esi prom no visu, un tev ir fokus. Tas ļauj sevi sakārtot, savest kārtībā, jo nav nevienam laikam noslēpums, lai it īpaši vīrietim bieži vien, lai sevi savest kaut kādā formā, lai sevišķi pēc kādiem satraukumiem, stresiem vai vēl kaut ko. Man liekas, vīrietim labākā funkcija ir atrasties vienatnē un bišķi nodoties savam iekšējiem kaut kādiem procesiem. Jo cik es esmu runājies arī ar daudziem citiem vīriešiem, kuri māk tikt ar sevi galā, viņi saka, es viņam prasu, kā tu ar sevi tiec galā? Viņš saka, aizej uz mežu, pastaigāties vienkārši. Viens pats, es saku, tur sieva nerunājies, un tā nē, sievai labāk vispār neko nestāstīja par to, kas man notiek. Pretēji sievietēm atkal gribās tur izrunāties, izstāstīt visiem tur apkārt riņķī, tur, pažēloties kaut kam un tā tālāk. Vīrietim bišķi cita tā apziņa. Un te arī tas moments, ko mēs arī bišķiņ laikam ieskicēsim, tā, ka mēs būsim tur, lai saprastu atšķirības starp vīriešu un sievietes apziņu. Ka mēs neesam vienādi. Mēs visi esam cilvēki, tikai mēs esam vīrieši un sievietes. Mēs atšķiramies gan domāšanā, gan uztverē, gan pasaules redzējumā. Un to ir svarīgi saprast, jo šodien to, diemžēl, daudz kur piemirst mums pastāstīt. Bet te jau arī var saprast, ka ja sievietes enerģija ir sevī vākt visu iekšā, tad skaidrs, ka tajos brīžos, kad viņi grib iziet ārpus šī, tad viņi grib dot kaut ko runāt un visu to. Un savukārt vīrietis visu laiku ir uz āru dodošs, tad tajā brīdī, kad viņam vajag sazemēties, viņam vajag atkal visus ielaist. Sagrupēties uz iekšā. Tas iņ-jaņ izspēlē. Tieši tā, tāpēc ir jāievēro šīs te lietiņas, lai mēs paši savu dzīvi sakārtu. Tātad no 31. marta līdz 7. aprīlim brauciens uz Turciju, uz Gobekli Tepe, nelielā vīru lokā ar Rolandu Černi un ar mani. Kasparu Vendeli, Kaut kā tā. Tiekamies,